Dziedoši un dejojoši, pavisam nopietni un mazliet nenopietni. Jau pusgadsimtu viņi Jelgavā uzturējuši teātra tēva Adolfa Alunāna garu. Lielo aktieru kolektīvu gandrīz visu pastāvēšanas laiku kopā turējuši divi balsti – režisoru Lūciju Ņifēdova, kuru šajā teātrī nostrādājuši 45 gadus, un aktieris, pēdējos 10 gadus arī režisors Arvīds Matisons, kurš kopā ar Adolfa Alunāna teātri ir 40 gadus. Sākam! Mēs esam tādi, kā nav neviens cits. Mēs esam klasiskais teātris, un mūsu izrādes ir ar ļoti tādu domājošu pieskaņu, un teātris, kurš cilvēkus ne tik vien viegli izklaidē, bet liek arī padomāt par to, kas ir izrādē bijis. It kā pavisam nemanot iestudēts vairāk nekā 100 lugas, apaļajai jubilejai sagatavots 7 izrāžu cikls. Vēl mēģinājumos tiek pieslīpēts pēdējās šķautnes, lai tad, kad zāle būs skatītāju pilna, luga gluži kā rūpīgi spodrināts dimants atmirdzētu visā savā krāšņumā. Elīna Skutele, kur uz skatuves pirmoreiz kāp pirms 5 gadiem, Bārija Konora lugā Nav vērts raudāt, jeb Roksija ir galvenās lomas atveidotāji, taču Roksija nav vienīgais tēls, kurā jāiejūtas nākamās nedēļas laikā. Pirmā izrāde, kurā piedalījos, bija Mucinieks un mucinieca, un es tur biju putniņš un sunītis. Šī izrāde, ja nemaldos, arī ir repertuārā vēl joprojām? Jā, tā būs pašā noslēgumā šās svētku nedēļas, kad svinēsim jubileju. Un pēdējā izrāde būs tā pati, kura man bija pati pirmā. Teātrī pašreiz ir paudžu maiņa. Savu vietu šeit aizvien vairāk atrod nevien jauna aktieru paudze, bet arī topošie režisori. Arī jubilejas ciklā gandrīz visās izrādēs līdzās režisoru vārdam redzami arī asistentu uzvārdi. Kopā ar Arvīdu Matisonu jau gandrīz 3 gadus ir Andris Baumans. Vai tas nozīmē, ka jūs turpināsiet šo klasicismu garu Alunāna teātrī? Viennozīmīgi. Es esmu sapratis, ka tā ir teātra būtība, tā ir teātra dvēsele. Viss, kas iet, mainās laiki un stili, manieres, bet klasika paliek vienmēr. Visam lielajam teātra kolektīvam ir arī kāds kopīgs sapnis, un viņi cer, ka reiz tam būs lemts piepildīties. Būtu jau ļoti labi, ja būtu teātra ēka, un tur būtu Adolfa Alunāna bareljefs un uzrakstīts Adolfa Alunāna Jelgavas teātris.